Labdien, svari, februāris un taro prognoze. Kopīgā enerģija svariem. Svari savā enerģijā. Šī kārta ir pakļauta Venērai, skaistumu, komfortu un naudas pārvaldniecei, un tāds ir arī gaidāms svaru mēnesis. Mierīgs, lēns, labi apmaksāts, komfortabls, ar enerģiju, ar prieku, ar iespēju būt dabā, ar iespēju būt komfortā, priecāties par to, kas man ir, izbaudīt sievietes īpaši var izbaudīt dažādu skaistumu kopšanas procedūru, ķermeņa kopšanas procedūras, jaunu apģērbu, vīrieši arī jaunu apģērbu iegādi, tīksmināšanos par sevi, priecāšanos, svētku noskaņu, tāds absolūti skaists mēnesis, mīļie svari, lai jums izdodas noturēt šo te februārī, izbaudiet šo te, man viss ir labi, es jūtos skaista, priecīgs, bagāts, noturīgs un nekas, absolūti nekas nespēja man izsist no šī līdzsvera. Šī kārtas gan ir tāda mazliet lēnīga. Tas nozīmē, ka daudzas lietas, ja jūs gribat, kā jūs teikt, tad kaut kas mainās un tagad es darīšu un šeptēšos un darīšos. Diez vai, tāpēc, ka tā kārta saka, izbaudi lēnām, ēd savu desertu mazām karotītēm, izbaudi katru karotīti un nolaiz lūpsēs karotītes aplaizīšanas. Ja? Tā kā lēnām darbs. Darbā arī gaidām panākumi, nopietna atzinība. Šeit ir gan mazliet tādā sasapņošanās enerģija mazlietiņās, ja. Kausu karalis ir labvēlīgs tiem cilvēkiem, kam ir patiešām jārada, kam ir jāizdomā, kas meklē vīziju, kas ņem iedvesmu no skaistuma, no mūzikas, no mākslas, no radošās pasaules. Tiem šis mēnesis ir ārkārtīgi ražīgs, bagātīgs un piepildīts, jo blakus atrodas, kā jau teicu, Venēra, skaistuma un mākslas pārvaldniece. Bet tiem cilvēkiem, kas strādā tādu vairāk intelektuālu darbu vai darbu, kas saistīts ar fizisku piepūli, tad šis mēnesis bagātinās ar to, ka jūs esat pieprasīts, jūs esat vajadzīgs, jūs esat mīlēts, jūs esat pamanīts darbā, jā, un tagad varbūt tas nesola dinamiku, aktivitāti, darbību, bet kaut kāda lielākā vērtība darbā būs tieši saistībā ar to, ka jūs esat savā vietā, jūs esat vajadzīgs, saprasts un ievērots. Privātā dzīve. Arī imperatori. Divas imperatoras, jūs zināt, ka imperatore ir grūtniecības pavēlniece, ja? Tā ir ziņa sievietēm. Tātad, vai cik skaista kārts, tātad privātā dzīve, tātad vienam no svariem, šis var būt tiešām laiks, kad jūs domājat par bērnu radīšanu, par bērnu auklēšanu, par bērna aprūpi, jā, un tas arī ir viens no ģimenes tuvināšanās un attiecību tuvināšanās iemesliem. Līdz ar to šeit mīlestības pamatā un tuvības pamatā varētu būt tās mazās sīkās dzīvībiņas, kas ir mums apkārt, bērni, ģimene, kopā būšana, mājas rūpes, ņemšanās, kā mēs sakam ap to visu, bet tajā visā ļoti siltā, paliekoša, mājīga gaisotne, kas tā vien aicina atgriezties mājā un izbaudīt attiecības arī ar mīļoto cilvēku. Tiem, kas pašlaik meklē attiecības, šī kārta varētu vēstīt arī, vīriešiem tas varētu vēstīt par to, ka jūs satiekat kādu sievieti, kam ir pilnīgi nopietni nolūki un kas patiešām varētu būt nopietna jūsu izvēle dzīves gaitās. Arī sievietēm šī kārta saka, imperatori ir precētas sievietes. Tas nozīmē, ka ir diezgan lielas iespējas svaru zīmēt dzimušajiem šajā mēnesī diezgan veiksmīgi gribas teikt, noenkuroties kādās attiecībās, kas ir ilgstošas un pietiekami nopietnas. Un padoms.
padoms ir izbaudiet mirkli, kā jau teicu pašā sākumā, ļaujieties, ka brīdis jūs noved līdz tādam, gribas teikt, ekstātiskam stāvoklim, un tad neskrieniet tālāk. Tas ir tā kā vērot saulēkt vai saulrīt. Nav tas ļoti ilgi, un tomēr tas prasa jūsu atrašanos kādu mirkli jūras malā, kad jūs to vienkārši vērojat. Tad izbaudiet visu, kā es teicu, mazām karotītēm. Brīnišķīgs mēnesis, manuprāt, svariem uz tikšanos atkal.